Labdien! Tiešām prieks, ka tādā kuplā skaitā žurnālisti atnāk. Es zinu, ka ir atvaļinājumi. Man daži ir sūdzējušies, ka diemžēl nevar, jo redakcija pustukša. Ko es gribu teikt? Man šodien tāds sajūta tikai dzimšanas diena. Ja? Faktiski ir tā, uzņēmums Hansa Matiks apmēram pirms gada nolēma, ka būtu laiks doties uz biržu, apsīties, kas tur notiek. Šī gada laikā tika veikts viss darbs, kas nepieciešams, lai sagatavotos kotēšanai. Tas ir gan investīcija piesaiste, gan visādi juridiski aspekti, juridiskas lietas. Un bez šaubām, lai to izdarītu, ir vajadzīga komanda. To viens pats uzņēmums nevar izdarīt. Arī komanda pa labi sēž mūsu komanda, kas to ir spējīgi izdarīt. Ko es gribu pateikt, ka pa ceļam satiku daudz ļaužu, arī no investoru, baņķieru aprindām, kur teica, ka Latvijā to nevar izdarīt. Ja, man tas tikai radīja tādu zinām niknumu, ka es teicu, izdarīt var visu, ja grib. Ja, jautājums, kādu piepūli tas varbūt prasa. Tā sajūta, mēs esam piesaistījuši šajā investīcijas piesaistes procesā aptuveni 2,5 miljonu eiro, kas varbūt nav ļoti liela summa, bet arī ir pilnīgi pietiekami priekš mūsu uzņēmumu, lai, mēs varētu tālāk attīstīties. Protams, tas darbs, kas ir Latvijā jāizdara, lai šo apjomu piesaistītu, protams, tas apmēram tāds pats kā Amerikā, varbūt, lai 250 piesaistītu. Ja, tā ir tā starpība. Ja. Mums tā kā viss ir maziņš, bet tas ir mīļš viss ļoti savukārt. Lūk, kā es gribēju pateikt, tad es satiku ļoti daudz skeptisku cilvēku, kur apgalvoju, ka to nevar. Es vienkārši gribēju pateikt, kad pateikt viņiem tomēr, ka to var un varbūt kādam pietrūkst kompetences, lai to izdarītu. Savukārt, kas ir šie investori, ejot šo procesu, es ļoti cerēju, ka Latvijas pensiju fondu pārstās, tur ņaudēt, ka nav kur investēt Latvijā un aktīvi piedalīsies. Tiešām, jā, 2 pensiju fondi ar lielu, ar pietiekam nopietniem argumentiem piedalās. Es jums gribētu nosaukt pēc šī investīcija piesauc mūsu trešais lielākais akcionārs ir Swedbank fondi. Un arī investoru vidū ir Invalda pensiju fondi. Arī ir, protams, vēl virkni citu fondi, kas nav gluži pensiju fondi. Šos datus jūs noteikti atradīsies oficiālajā informācijā. Manuprāt, mūsu prospektā tas viss ir atrodams detaļās. Bija daži fondi, kur lepni apgalvoja, ka viņi jau neies startup, tā IPO, kotēšanas biržā finansēt vēlāk var būt. Es domāju, ka tā nav tā ļoti, es nedomāju, ka tā ir laba attieksme, jo viņi ir tie, kam vajadzētu veicināt ienākšanu biržā, nevis censties skeptiski uz to lūkoties. Tā kā vispārējie 5 nenosauktie fondi, jāsaka, diemžēl būs atbalstoši. Šā vai tā, process ir ticis tik tālu, ka mēs no rītdienas kotējamies. Runājot vēl par šo investīciju procesu, es ceru, ka visi ir paskatījušies arī runājot par kapitāla tirgiem. Mums ir šī statistika, FUKTOK oficiāla informācija saka, ka pensiju fondi šobrīd pārvalda 2,4 miljārdus aktīvu, ja esat droši vien šīs ziņas skatījušies. Un 1,1 miljārds ir tā kā Latvijā investēts. Protams, investīcijas akcijās ir tikai niecīgi 2,7 miljoni. Līdz šim ar mūsu kotēšanu tas bija pacelsies gan pa trešdaļu, kas ir diezgan smieklīgi. Ja? Bet faktiski tā bēdīgā statistika ir līdzīga kā matemātikas eksāmena rezultāti. Ir fakts tāds, ka Latvijas pensiju fondi tuvu pie 500 miljoniem eiro tur banku kontos, ja? Kas, saprotiet, nauda šajās dienās ir zaudē vērtība, nepieaug. Ja tās ir jūsu pensijas. Ja? Viņš netiek nekādā veidā investēts. Ko es gribu teikt? Naudas ir pietiekama. Es gribētu redzēt, ka pēc mums nākošā kompānija ienāk Latvijas Energo. Ja? Es domāju, to 25% fondu viņi mierīgi no pensiju fondu var samest. Viņiem tik daudz ir kontos šobrīd. Ja? Tā kā ja kādam vajag palīdzību, es varu izstāstīt, kā to izdarīt. Tas ir tikai mans stāsts. Varbūt tad. Jā, liels paldies!